Tātad elementāri. Biznesa princips. Piemēram, iPhone 4. Ja tev ir iPhone 4, tu par viņu pastāsti draugiem, bet tikai tad, ja patīk, jo tev nepatiks iPhone 4, tas kaut kas karās vai neiet, tu nestāstīsi, bet ja tev viņš patīk, tu viņu pastāsti. Un tad tev, piemēram, patīk, kāda mašīna, tu esi novērtis mašīnu, un tad tu ar to tu uzreiz bilde draugos, man šitāda. Tad, kas vēl varētu būt? Es biju uz filmu. Tu uzreiz draugiem, tur šitā filma, tur uzreiz no IMDb, tur I like it un viss notiek. Jā. Draugi uzreiz, jā, viņam patiks šitais. Viņš zina, ko runā. Es gribu arī pamēģināt, kā man patiks. Pamēģinu. Es uzreiz atkal filmu draugos biju šito, viņa ir šāda. Cilvēkiem patīk dzirdēt, ko jūs domājat par lietām. Vienalga tās mašīnas, visādas lietas. Ēdams, derams, nezinu. Un princips elementārs. Es, sakot, norādu viņam, teiksim, tādu nelielu linku. Ja viņš grib pamēģināt, tad viņš viņam var iedot atlaidi, jo viņš nāk pēc manas rekomendācijas. Ja viņš nebūtu redzējis manu rekomendāciju, viņš nezinātu, ko pamēģināt. Kas man patika, viņš nezinātu. Ja es pasaku, viņš zina. Un kompānija par to, kad es pasaku, kas man patika, atdod pusi no savas vairumtirdzniecības cenas, varētu teikt tā, cenas, pusi, atpakaļ tiem, kas pateica, ka viņiem patika tas. Un padalījās ar to, kāda bija viņu sajūta. Paldies! Šāds ir rekomendāciju biznesa princips. Tas ir rekomendāciju biznesa. Tad, kad nevis vienkārši tu padalies ar ko, kas tev patīk, bet pēc tam, kad tu esi padalījies, tu vari iedot draugam atlaidi un kompānija tiem, kas iedeva tālāk informāciju, samaksā pusi atpakaļ.